Kurš ilgojās pēc skolotājas krūmiņas? Es Viņa pensijā aizgāja. Nopietni? Viņa sapņos rādās. Dzersiet kvasiņu, jā? Es nav tāds, ka katru gadu skolu, ka reāli viss ir izmainījušies. Vienam tur tas, vienam matu būs savādāk, vienam drēbīts būs cits, otram tur būs kaut kas. Es neko neesmu izdarījis. Kārlim Bārta noteikti būs vēl garāk palicis. Es biju Munameģī, piemēram. Es biju Munameģī. Es kāpu Munameģī. Ļoti daudz godvārds. Tu ar moci brauc uz turieni. Citu runājot par klasbiedriem, man ir daži jaunumi. Nu. Par Ritu jūs nezināt neviens? Es nezinu, es visu vasaru viņu nav saticis. Kur viņa pazudusi? Viņa tikai stāvoklī. Viņai Ko, būs bēbis. nopietni? Jā. No kā tad? No Kaspera. Ko tu stāsti? Kā jūs neviens nezināt? Nē. Viņai teikt jau kaut kāds, 6. mēnesis. Tā jau viņa nebūs. 1. septembri viņai jau būs. Nu jā. Jā, saulīt. Un jūs neviens to nezināt? Nē. Ko, vai tu viņi nezini vispār, kas tas tāds prezervatīvs ir? Par prezervatīviem mēs zinām visi, ne? Nē, fakts ir tāds, ka viņa gaida bēbi, viņa ir 6. mēnesī, un skolā viņa nebūs vairs. Viņa it kā dokuments ir izņēmusi. Un vecāki ir runājuši ar krūmiņu. Ārprāts, iedomājies, kāda viņa vispār sajūta ir bijusi? Tas izstulbi, bet... Kad te viņai ir, tā kā plānots, nezinu. Rudenī. Nē, nav jau brīnums, ja viņi bija tāda Kaspara kopā, un tad nav jau brīnums, ko Kaspars? Nu, ko Kaspars? Ko jūs uz mani? Es taču nezinu. Es jau neko neizdarīju. Ko Kaspars? Viņš ir reāli notinies saulīt, tavs mīļais Kaspariņš. Viņš ir cūka, viņš vienmēr ir bijis. Nu, labi, viņš nekad atbildību nav nesis. Ko jūs darītu, ja paliktu stāvoklī? Es nezinu, man vienkārši būtu reāli mājām jāaiziet. Ko Rītas vecāki zina un kas par vecāku? Nu, bet, protams, ka zina. Viņas savu karjeru ir norekusi. Kur tu karjeru? Tu pat ja vidusskolu tu neesi beidzis. Nu, kungs, pabeigs vakarenē, nu. Viņi pabeigs vakarenē, viss būs kārtībā, kungs. Kā varētu saukt mazo? Pagaiet, puika vai meitene? It kā puika. Mantinieks. Juniors. Ejam uz ugunskuru. Toči neejam. Man liekas, ka kurās jau. Es arī kaut ko varu paņemt. Krūmiņa ziņā. Bieži vien tikai krīze vai šoks liek uzdot sev parastus jautājumus, kuri būtu jāpārdomā krietni agrāk. Vēl pirms kāds cilvēks kļūst īpašs tavā dzīvē un vēl pirms esi uzsācis seksuālas attiecības. Vai tu tiešām esi gatavs pirmajai intīmajai pieredzei, vai tieši šis puisis vai meitene ir īstais? Un vai tu esi gatavs atbildēt par sekām? Tas ir lēmums, kas jāpieņem tev pašam. Es gan pārlēcu. Man šķiet, ka vispār, kaut kāda attieksme, paša attieksme pret seksuālo dzīvi, kurā brīdī tu viņu sāc, un tā, tas ir tīri atkarīgs no tā, kā tu pats sevi cieni, jo, manuprāt, ir diezgan stulbi kaut kā dēļ citiem kaut ko darīt, palielam ir tā, ka tas ir baigais pašcieņas jautājums. Protams, ka tādā ziņā es nedomāju, ka ir kaut kāds pareizais vecums, kurā tagad vajadzētu, tur, nezinu, nogaidi līdz pilngadībai un tad tikai, piemēram, Es domāju, ka tādā ziņā katrs jau nobriest savā laikā un katram ir savas intereses savā laikā un tas īstais cilvēks var uzrasties savā laikā. Man liekas, ka galvenais ir nenodarīt sev pāri ar to, ka tagad, lai, nezinu, tāpēc, ka it kā laikam vajag, jo laikam citādāk būs pa vēlu, laikam nebūs, nezinu, es kaut ko būšu nokavējis, tad tikai beigās, man liekas, var satraumēt pats sevi ar to, ka tā pirmā reize ir bijusi briesmīga. Vai ne ar to cilvēku, vai pilnīgi ne tā vietā. Man liekas, ka galvenais ir bišķiņi, tādā ziņā bišķiņi, cienīt sevi, kā tu teici, domāt pašam par sevi un domāt par to, kas man ir labi. Par to jau galvenais, man liekas, vajag atcerēties visu laiku, ka nav jau tikai fiziskais vispār attiecība pamatā. Attiecība pamatā pirmkārt jau ir emocionālais un garīgā saikne, ne jau fiziskā. Un ja ir garīgā saikne emocionāli, tad tas fiziskais nāks pats par sevi un lai kāds viņš arī būtu, viņš būs normāli krūts. Tā. To pat ir grūtāk, vai ne, pajautāt otram, kā tad mēs tagad piesargāsimies nekā vispār visu izdarīt, vai ne? Jā. Bet laikam jau
kā saka, laikam bija baigi labā reklāma. Ja tu esi tik pieaudzis, lai to darītu, tad es arī tik pieaudzis, lai par to runātu. Wow.